Ir pienākusi svētā neraudzētās maizes svētku sapulce. Šodien ar sprediķi neraudzētās maizes svētku gars veltīsim laiku, lai kopīgi studētu Dieva vārdu. Kas attiecas uz neraudzētās maizes svētkiem, tos arī var uzskatīt par ciešanu svētkiem. Vienkāršāk sakot, tie attiecas uz dienu, kad Jēzus tika sists krustā un satika savu likteni pie krusta. Pārdomājot Kristus krustā sišanas un viņa upura dzīves ciešanas, šodien mums ir jāpārdomā grēki, ko esam izdarījuši, jānožēlo tie un jāpiemin šie svētki ar tādu domāšanas veidu, lai arī piedalītos Kristus ciešanās. Izmantojot Bībeli, uzzināsim, kā neraudzētās maizes svētki iemieso Kristus garu lielo uzticību, upuri un mīlestību, atdodot savu dzīvību, lai glābtu cilvēci. Turklāt visiem Ciānas bērniem ir jāsniedz šī mīlestība saviem brāļiem un māsām baznīcā, mūsu kaimiņiem, kā arī visai cilvēcei. Tā kā gan vecajā, gan jaunajā derībā ir daudz mācību par dievkalpojumu rituāliem neraudzētās maizes svētkos, šodien mēs pievērsīsimies Dieva upura gara, kas ietverts šajos svētkos, izpētē. Aplūkosim Mateja evaņģēlija 26. nodaļas 47. pantu. Tas ir vēsturisks stāsts par notikumiem, kas risinājās pirms 2000 gadiem šajā neraudzētās maizes svētku dienā. Aplūkosim 47. pantu. Un viņam vēl runājot, redzi, nāca Jūda, viens no 12, un viņam līdzi liels ļaužu pulks no augstiem priesteriem un tautas vecajiem ar zobeniem un nūjām. Bet nodevējs bija tiem devis tādu zīmi un sacījis, kuru es skūpstīšu, tas ir tas, to gūstait. Un tūdaļ viņš piegāja pie Jēzus un sacīja, esi sveicināts, rabi, un skūpstīja viņu. Bet Jēzus tam sacīja, draugs, kāpēc tu esi šeit? Tad tie piegāja pie Jēzus, pielika tam rokas un to saņēma. Pirms 2000 gadu Jēzus nāca uz šīs zemes, lai glābtu cilvēci. Nekas, ko viņš darīja, bija viņa paša labā, drīzāk viņš izvēlējās ietērpties miesā, lai dāvātu pestīšanu saviem bērniem. Jēzus nesa lielo upuri, atstājot visu debesu godību un pat savu troni, lai nāktu visu šo ceļu uz šo zemi. Tomēr uzmanīgi apskatiet, kā debesu grēcinieki, tas ir paši viņa atnestās pestīšanas objekti, izturējās pret Dievu, kas nāca viņus glābt. Viņi nekavējās izdarīt savu nodevību pret viņu. Mēs varam redzēt ainas, kā viņi plānoja arestēt Jēzu. Viņu nodevības aina ir skaidri aprakstīta Mateja evaņģēlija grāmatā. Pārējām pie 56. panta. Aplūkosim 56. pantu. Bet tas viss noticis, lai praviešu raksti piepildītos. Tad visi mācekļi atstāja viņu un bēga. Starp mācekļiem, kas sekoja Jēzum uz Olīvu kalnu, žēlastības dārzu, kur viņš lūdza, viens jau bija plānojis nodot Jēzu apmaiņā pret 30 sudraba monētām. It kā ar to nebūtu bijis pietiekami, pārējie mācekļi, kas bija apsolījuši sekot viņam līdz galam, izdarīja šo skumjo un sāpīgo aktu, pametot Jēzu un bēgot tieši viņa acu priekšā.
Viņš nāca uz šo zemi ar vienu vienīgu mērķi, lai mums piedotu mūsu grēkus un glābtu mūs, un tomēr mēs esam liecinieki sāpēm, ko Jēzus piedzīvoja, kad viņš atnāca uz šīs zemes pirms 2000 gadiem mūsu pestīšanai. Aplūkosim Mateja evaņģēlija 26. nodaļas 62. pantu. Un augstais priesteris piecēlās un sacīja uz viņu: vai tu neatbildi nekā uz to, ko tie liecina pret tevi? Bet Jēzus cieta klusu. Un augstais priesteris sacīja uz to: pie dzīvā Dieva es tevi zvērinu, saki mums, vai tu esi Kristus, Dieva dēls? Jēzus tam saka: tu to teici. Bet es jums saku, no šī laika jūs redzēsiet cilvēka dēlu sēžam pie visuspēcīgā labās rokas un nākam uz debesu padebešiem. Tad augstais priesteris saplēsa savas drēbes un sacīja: viņš ir Dievu zaimojis. Kam mums vēl liecinieku vajaga? Redzi, tagad jūs paši viņa Dieva zaimošanu dzirdējāt. Kā jums šķiet, bet tie atbildēja: viņš ir nāvi pelnījis. Tad tie viņam spļāva vaigā un sita ar dūrēm, bet citi viņu pļaukāja. Tad tie viņam spļāva vaigā un sita ar dūrēm, bet citi viņu pļaukāja un sacīja: uzmini Kristu, kurš tevi sita. Lūdzu, rūpīgi aplūkojiet, ko darīja tie, kuriem bija nepieciešama pestīšana. Tie, kuriem vajadzēja saņemt grēku piedošanu. Viens no viņiem pārdeva Jēzu viņa ienaidnieku rokās par naudu, bet pārējie mācekļi, kuriem it kā bija vislielākā ticība, pameta Jēzu, domājot tikai par savām sarežģītajām situācijām, un vienkārši aizbēga. Tāda ir mūsu daba, mums jācenšas saprast un pārdomāt savu dabu un ceļu, kā Dievs ir atnācis, lai mūs glābtu caur šo svētku garu. Pārējām uz 26. nodaļas 69. pantu. 69. pantā ir rakstīts: bet Pēteris sēdēja priekšnamā, un pie viņa pienāca kalpone un sacīja: tu arī dzen biji ar Jēzu Galilieti. Bet viņš liedzās visu priekšā sacīdams: es nesaprotu, ko tu runā. Un kad viņš bija izgājis vārtu priekšā, kāda cita, ieraudzījusi viņu, saka tiem, kas tur bija: šis arī dzen bija ar Jēzu Nacarieti. Un viņš atkal liedzās zvērēdams: es to cilvēku nepazīstu. Un par mazu brīdi tie, kas tur stāvēja, piegāja pie Pētera un sacīja uz to: patiesi, arī tu esi viens no tiem, jo tava valoda jau nodod tevi. Tad viņš sāka lādēties un dievoties: es to cilvēku nepazīstu. Un tūdaļ gailis dziedāja. Un Pēteris atcerējās Jēzus vārdus, ko viņš tam bija sacījis: pirms gailis dziedās, tu mani 3 reizes aizliegsi. Un viņš izgāja ārā un gauži raudēja. Pat Pēteris, kurš tika uzskatīts ar vislielāko ticību, noliedza Kristu, sakot: es nepazīstu Jēzu. Diena, kurā viņš tika noliegts 3 reizes, ir šodien neraudzētās maizes svētki. Pat Pēteris, māceklis, kuram it kā bija vislielākā ticība, 3 reizes noliedza Jēzu. Jūda Iskariots nekavējās nodot Jēzu par 30 sudraba gabaliem viņa ienaidniekiem. Ne tikai tas, bet paskatieties arī kā citi mācekļi, kuri it kā bija viņam vistuvāk, vienkārši aizbēga, pametot viņu. Mums ir patiešām jādomā par pacietību un izturību, ko Tēvs rādīja šādās situācijās. Dievs nāca uz šīs zemes, lai dāvātu viņiem visžēlsirdīgāko pestīšanas dāvanu, atstājot visu debesu godību, pat savu pozīciju un savu troni debesīs, tomēr kā viņi izturējās pret savu pestītāju. Lūdzu, aplūkojiet šo jautājumu tuvāk un padomājiet par to. Dieva klātbūtnē cilvēks izdara šīs dumpīgās rīcības bez jebkāda kauna un nožēlas. Pāriesim pie Mateja evaņģēlija 27. nodaļas 21. panta. Aplūkosim 27. nodaļas 21. pantu. Un zemes pārvaldnieks atbildēja un sacīja tiem: kuru jūs gribat no šiem abiem, lai es jums atlaižu, bet tie sacīja: Barabu.
Tad Pilāts saka tiem: ko tad es lai daru ar Jēzu, kuru sauc par Kristu? Viņi visi saka: sist viņu krustā. Bet viņš sacīja: ko tad viņš ļauna darījis, bet tie brēca vēl vairāk: sist viņu krustā. Bet, kad Pilāts redzēja, ka viņš nekā nevar izdarīt, bet troksnis kļuva vēl lielāks, tad viņš ņēma ūdeni un mazgāja rokas ļaužu priekšā, sacīdams: es esmu nevainīgs pie šī taisnā asinīm. Raugaiet jūs paši! Un visi ļaudis atbildēja un sacīja: viņa asinis lai nāk pār mums un mūsu bērniem. Tad viņš tiem atlaida Barabu, bet Jēzu šauta un nodeva, lai viņu sistu krustā. Attiecībā uz pestītāju, kurš nāca tos glābt, šī aina parāda cilvēces attieksmi pret Dievu, un tās rīcību tā uzskatīja Jēzu par vēl sliktāku kā ļaundari. Viņi kliedza: atlaidiet ļaundari, bet Jēzu sitiet krustā. Papildus tam viņi kliedza, lai viņa asinis nāk pār mums un pār mūsu bērniem. Iedomājieties Dieva sirdi, klausoties viņu balsīs, kas kliedz tik ļaunus vārdus, šajā brīdī pirms 2000 gadiem. Viņš nāca uz šo zemi ar labu gribu, lai tos glābtu un atvērtu ceļu, lai dāvātu viņiem grēku piedošanu. Tomēr tādi mācekļi kā Pēters, kuram it kā bija stipra ticība, un Jūda Iskariots, kurš arī bija viens no 12, izdarīja šādas nežēlīgas lietas Dieva priekšā. Turklāt pat izrēlieši, kuri apgalvoja, ka gaidīja Dievu, uzstāja uz Jēzus, nevis ļaundara sišanu krustā. Viņi kliedza, ka gan viņi, gan viņu pēcnācēji nesīs Jēzus asinis, kas izlietas pie krusta. Tāda ir izturēšanās, ko Kristus pārcieta no tiem pašiem cilvēkiem, kurus viņš nāca glābt. Tomēr no 27. panta mēs redzam, ka Jēzum nebija nekāda naida pret šiem cilvēkiem. Drīzāk viņš apžēlojās par viņiem un klusībā nesa uz sevi visus viņu nastas. Aplūkosim 27. pantu. Tad zemes pārvaldnieka kapa vīri ņēma Jēzu, veda to pārvaldnieka pilī un sasauca ap viņu visu pulku. Un tie novilka viņam drēbes un apvilka viņam purpura mēteli. Tie nopina ērkšķu vainagu un lika to viņam galvā, un deva viņam niedri labajā rokā un locīja ceļus viņa priekšā, viņu apsmiedami, un sacīja: sveiks, Jūdu ķēniņ! Un tie spļāva viņam virsū, ņēma niedri un sita viņam pa galvu. Un kad tie bija viņu apsmējuši, tad tie novilka viņam mēteli un apvilka viņa paša drēbes un aizveda viņu, lai sistu krustā. Aplūkojot šīs ainas vienu pa vienai, iedomājieties, kā jūs justos, ja jūsu miesīgais tēvs ciestu dēļ grēkiem, kurus viņš nebija izdarījis. Kā jūs justos kā viņa bērni? Būtu pilnīgi neizturami uz to noskatīties. Redzot klātienē šo ņirgāšanos un apvainojumu, ik viens sev liktu uzdot jautājumu, kā šāda veida lietas vispār var notikt. Tomēr, kad mēs saprotam, ka visi šie notikumi notika mūsu grēku dēļ, ko mēs izdarījām Jēzus ciešanas mūsu vietā, mums ir jāuzdod sev šis jautājums: kādai būtu jābūt mūsu attieksmē šodien? Viņš nāca uz šīs zemes, lai glābtu cilvēci, kas lemta ellei. Tomēr viņi atņēma viņa drēbes, uzlika viņam galvas ērkšķu vainagu. Viņa labajā rokā ielika nūju, nometās ceļos viņa priekšā un izsmēja viņu. Tie spļāva uz viņu un sita viņam pa galvu ar nūju, sacīdami: sveiks, Jūdu ķēniņ! Tad viņi viņam uzvilka tērpu, lai ņirgātos par viņu, lai tikai novilktu to no viņa. Mateja evaņģēlija 27. nodaļā mēs varam skaidri redzēt, cik tālu cilvēks ir spējīga radīt šādu kaunu un apvainojumus Dievam. Tomēr, ņemot vērā to visu, viņš to izturēja kā klusi jērs šo cilvēku priekšā.
Viņš bija pacietīgs un iecietīgs. Viņš pret viņiem neizrādīja nec dusmas, nec arī kādu citu niknuma veidu. Turpināsim aplūkot 27. nodaļas 32. pantu. Bet iziedami tie sastapa cilvēku no kučnas, vārdā Sīmani, tie piespieda to nest viņa krustu. Tā kā krusta svars bija pārāk smags, lai Jēzus to varētu panest, Romas karavīri bija spiesti atrast vīru no kučnas, lai nestu krustu viņa vietā. Tas parāda situācijas nopietnību, ar kuru Jēzus saskārās. Katru reizi, kad es atskatos uz vēsturiskām neraudzētās maizes svētku ainām, tas ir atgādinājums par to, kā Jēzus nāca uz šīs zemes un tika sists krustā, lai glābtu mūsu grēciniekus. Lai gan mēs nevaram pareizi godāt godības pilno Dievu un izturēties pret godības pilno Dievu, kā viņš ir pelnījis uz šīs zemes, cilvēks izturējās pret viņu sliktāk nekā pret lielākajiem grēciniekiem, pat sliktāk par ļaundari. Viņš bija arī liecinieks tam, kā mācekļi viņu nodeva, noliedza viņu un pameta viņu, kad viņi aizbēga, domājot tikai par to, kā glābt savu dzīvību. Pat kamēr ļaudis kliedza uz Jēzu, pieprasot viņa nāvi, piedāvājot samaksāt par viņu grēkiem ar savām un viņu bērnu asinīm, mūsu Dievs skatījās uz viņiem ar žēlastības pilnām acīm. Tas parāda viņa milzīgo žēlastību un mīlestību, kas mums būtu jāatceras un jānes līdzi, lai mums būtu pareizs neraudzētās maizes svētku gars. Tas pamudināja Jēzu izteikt lūgumu tiem, kas tic Dievam. Atvērsim Mateja evaņģēlija 16. nodaļu. Mateja evaņģēlija 16. nodaļas 24. pants. Tad Jēzus sacīja uz saviem mācekļiem: ja kas grib man sekot, tam būs sevi aizliegt, ņemt savu krustu un sekot man. Krusts neatiecas uz faktisku krustu, bet simbolizē ciešanas. Viņš ar to domāja, kas vēlas man sekot, tam ir jāuzņemas ciešanas, sekojot man. 25. pantā Jēzus saka: jo kas grib izglābt savu dzīvību, tas to zaudēs, un kas savu dzīvību zaudē manis dēļ, tas to mantos. Viņš mūs apgaismoja, sacīdams: ja kāds vēlas sekot man, lai noliedz sevi, lai ņem savu krustu un seko man uz mūžīgo debesu valstību. Atmet visu savu augstprātību un lepnību, ņem savu krustu un seko man no visas sirds ar vienīgo nodomu izglābt cilvēci. Tas ir neraudzētās maizes svētku gars. Lai gan viņš nāca uz šo zemi ar labu nodomu glābt cilvēci, cilvēku attieksme un poza pret Jēzu bija izsmiekls, nicinājums, vajāšana, kā arī visāda veida pazemojumi. Bībele parāda, kā viņi pagrieza muguru Kristus labvēlīgajai gribai, kas nāca viņus glābt. Tomēr mēs varam arī redzēt, ka Kristus neatvēra savu muti, lai runātu pret viņiem, viņš klusēja kā jērs cirpēja priekšā. Tad kādu ceļu mums vajadzētu mācīties no Kristus dzīves šodien? Atvērsim 1. Pētera grāmatas 4. nodaļu. Aplūkosim 1. Pētera 4. nodaļas 13. pantu. Bet tā kā nu jums ir daļa pie Kristus ciešanām, priecājieties, lai jūs arī, viņam godībā parādoties, varētu līksmoties un priecāties. Ja jūs nievā Kristus vārda dēļ, svētīgi jūs esat, jo apskaidrošanas un Dieva gars dus uz jums.
Jo neviens no jums lai necieš, būdams slepkava vai zaglis vai ļaundaris vai kā tāds, kas jaucas svešās lietās. Bet ja kas cieš, kristietis būdams, lai netur to par kaunu, bet lai pagodina Dievu ar šo vārdu. Apsveriet to, kā vēsturē ir ierakstīts, ka, lai gan Kristus nāca uz šo zemi, lai dāvātu savu labvēlību cilvēcei, tie, kuriem ir ļoti vajadzīga viņa žēlastība, izturējās pret viņu ar tādu ļaunumu. Mums ir vienmēr jāatceras, kā Tēvs gāja smago evaņģēliju ceļu mums pa priekšu, kad mēs saskaramies paši ar savām sarežģītajām situācijām, ar patiesu sirdi nododot labo vēsti cilvēcei. Šajos brīžos mums vajadzētu arī pārdomāt mātes upuri. Ticot, ka mums ir jāiemācās izturēt un būt pacietīgiem visos šajos pārbaudījumos. Aplūkosim 1. Pētera 2. nodaļas 18. pantu. Kalpi, paklausiet saviem kungiem visā bijībā, nevien labajiem un lēnajiem, bet arī ļaunajiem. Jo tā ir žēlastība, ja kāds savas dievapziņas dēļ panes bēdas, netaisnību ciestams. Jo kāda slava jums būs, ja jūs panesīsit sitienus pārkāpumu dēļ? Bet ja jūs labu darīdami cietīsit pārestības un tās panesīsit, tas Dievam labi patīk. Jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Tas grēku nedarīja, nedz arī atrada viltu viņa mutē. Viņš zaimots neatbildēja ar zaimiem, ciestdams nedraudēja, bet atstāja visu tam, kas spriež taisnu tiesu. Viņš uznesa mūsu grēkus savā miesā pie staba, lai mēs grēkiem miruši, dzīvotu taisnībai. Ar viņa brūcēm jūs esat dziedināti. Jo jūs maldījāties kā avis, bet tagad jūs esat atgriezti pie sava dvēseļu gana un sarga. Šodien var redzēt, ka neraudzētās maizes svētku gars ietver šo mācību, kas dota 1. Pētera 2. nodaļā. Dzīvojot mūsu kristiešu dzīvi, mēs saskaramies ar dažādiem pārbaudījumiem, apmelojumiem, šķēršļiem un grūtībām mums apkārt. Mēs liecinām par pestīšanu un sludinām evaņģēliju apkārtējiem ar vislabākajiem nodomiem, bet dažreiz mūsu pretinieki izturas pret mums sliktāk nekā pret ļaundariem, dažreiz ar dažāda veida apmelošanu un izsmieklu. Mums apkārt ir arī mūsu mīļotā ticības ģimene. Dažreiz pat starp mūsu ticības locekļiem, ar kuriem mēs dalāmies ar savu ticību, mēs varam saskarties ar situācijām, kas mums sagādā diskomfortu un grūtības. Ikreiz, kad tas notiks, vispirms pārdomāsim ciešanu ceļu, pa kuru gāja mūsu debesu Tēvs, un pajautāsim sev, vai man viņiem atmaksāt ar ļaunu, vai man pārvarēt ļaunu ar labu. To darot, mēs varēsim sekot Dieva pēdās, tāpat kā viņš gāja, un evaņģēlija darbs tiks pabeigts pēdējās dienās. Kad mēs saskaramies ar ļaunu un netaisnīgu rīcību, ir dažādi veidi, kā reaģēt. Vai man uz visu atbildēt ar mīlestību, vai arī man atriepties, sagādājot viņiem sāpes un ciešanas? Ir daudz ceļi, bet ir ceļš, ko Dievs mums vienmēr ir rādījis. Uzvari ļaunu ar labu. Viņš māca mums pārvarēt visu ļauno ar augstāku, paaugstinātu labestības veidu. Padomājiet par Kristus dzīvi, kurš nāca uz šo zemi mūsu grēku dēļ un izturēja šādas ciešanas, lai mūs glābtu. Nebija nekāda iemesla, kāpēc viņu vajadzēja sist krustā.
Viņam nebija iemesla tikt sadurtam ar šķēpu uz krusta vai pērtam ar pātagu. Tomēr Bībelē pravieša Jesajas grāmatā ir rakstīts: tas viss notika jūsu pārkāpumu un grēku dēļ. Mēs esam tie, kas lika viņam ciest šīs sāpes mūsu grēku dēļ. Tad mūsu ikdienas dzīvē mums ir jāspēj sekot Kristus ciešanu ceļam un jāiztur šādas ciešanas līdz galam. Mums ir jādomā, tēvs tik daudz izturēja un māte pārdzīvoja tik daudz ciešanu. Ar tik skaistu garu. Mums ir jāpārvar ļaunums ar labu, nevis jāatmaksā ļauns ar ļaunu. Es ticu, ka tad, kad mēs to darīsim, Dievs pabeigs evaņģēlija darbu pat šodien. Mūsu dzīvē ir daudz nepatīkamu situāciju, kuras mēs nekad nebijām vēlējušies. Kad mēs saskaramies ar tik neērtām situācijām, padomāsim par Dieva krustu. Atmodīsimies atkal pārdomās par to, kādam mums vajadzētu būt neraudzētās maizes svētku garam, kurā viņš tika sists krustā, un piedalīsimies Kristus ciešanās. Es vēlētos jūs lūgt, lai jūs kļūtu par Ciānas bērniem, kas seko Kristus ciešanu pēdās. Kad mēs saskaramies ar neērtu situāciju, mums ir jārēģē labi. Kad mūsu dzīvē notiek kaut kas neērts, mums vajadzētu atcerēties neraudzētās maizes svētku garu un atgādināt sev: vai man atmaksāt ļaunu ar ļaunu, vai man pārvarēt ļaunu ar labu? Cerot, ka mēs visi spēsim sekot Dieva pēdās ar daudzām lūkšanām, lai mēs varētu dzirdēt Dievs mums sakām: tu padarīji labu darbu, es vēlētos noslēgt šodienas sprediķi. Liels jums paldies!